Labdien! Mans vārds ir Mārtiņš. Šajā video es jums īsumā pastāstīšu, kāpēc es iesaku SMS Kredīt LV kā pareizo izvēli, ja jums ir nepieciešams aizdevums. Pirmkārt, jau cilvēki uzticas SMS Kredīt grupu sniegtiem pakalpojumiem, jo to klientu skaits ir pārsniedzis jau 500 000 Latvijā, Somijā, Lietuvā un Zviedrijā. Bet tad kāpēc es jums iesaku izvēlēties tieši SMS Kredīt grupu sniegtos ātrās kreditēšanas pakalpojumus? Pirmais būtu pirmais kredīts bez maksas. To jau droši vien jūs ziniet, bet tāpat tas ir svarīgi un patīkami. Otrais, kāpēc es iesaku, un manā uztverē tas ir pats svarīgākais, kāpēc būtu jāizvēlas tieši SMS Kredīt LV. Un tā ir labdarība. Un lielākais labdarības projekts, ko SMS Kredīt LV atbalsta, ir labietdarbi.lv. Labietdarbi.lv ir SMS Kredīt LV un Drogiem LV sadarbības rezultāts labdarības projekts ar mērķi atbalstīt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un profesionālās izaugsmes iespējas. Tātad tas ir veids, kā iegūt līdz pat 2000 lielu latu finansiālu atbalstu savu mērķu sasniegšanai. Ja, arī, ja jums ir kaut kāda ideja vai mērķis, bet nepietiek līdzekļi, tad droši variet to iesniegt šeit, labietdarbi.lv. Ja, šis ir tas būtiskākais, kas man patīk, kad tāda kompānija atbalsta šādus projektus, labdarības projektus. Nākošais ir bonuslati. Ja jūs varat pelnīt naudu, aicinot un ieteikt draugiem SMS Kredīt.lv. Tātad no SMS Kredīt LV profilu, ja, šeit ir speciāla sadaļa, nosūta draugam uzaicinājumu, pievienoties SMS Kredīt LV. Ja draugs pieregistrējas un 30 dienu laikā aizņems kredītu, tu saņem 5 latus savā bankas kontā. Iedomājies, vairāk draugu uzaicinās, ja? Vairāk nopelnīs. Super! Ļoti izdevīgi. Nākošais ir sports, ko SMS Kredīt LV atbalsta. Basketbolu, hokeju, ja, super, nu? Tad vēl viņi rīko arī dažādas klientiem izdevīgas akcijas, konkursus. Nākošais ir arī dažādas iespējas tavām vērtībām. Tātad pirmā būtu tāda un tāds pats jaunums ir saņemt papildu summu pie savā esošā kredīta. Tas ir, ja jau aizņēmies, piemēram, 100 latus uz mēnesi, bet pēc 2 nedēļām rodas nepieciešamība pēc papildu naudas līdzekļiem, tad tu vari pie šiem 100 latiem paņemt vēl, piemēram, 30 latus. Un kredīta atmaksas dienā atdod abas aizņemtās summas. Tas ir 130 lati. Un, ja nepieciešams, var arī termiņu pagarināt. Ja? To ir viegli izdarīt. Tas, protams, ir maksas pakalpojums, bet tur arī nav tā summa nav tik liela. Nākošais ir automātiski atgādinājumi. E-pastā, SMS, ja, nāk, piemēram, tur par rēķinu, ja, kad drīz rēķins jāsmaksā vai jāsmaksā, un tam līdzīgi. Tad arī klientu palīdzības līnija. Ja, jūs varat rakstīt, zvanīt viņiem, un pat arī čatot. Ja, tad šīs ir tās būtiskākās lietas, kāpēc es iesaku jums SMS Kredīt.lv. Un pēdējais, ko gribētu piebilst, arī ir drošība. Ja, piemēram, ja mājaslapas adreses lauciņā, ja, tas ir šeit, ja, kur ir adrese. Ja jūs neierakstījāt roku, bet atvērāt mājaslapu, piemēram, caur kādu citu lapu, ja, jūs arī šeit zemāk video variet redzēt, ir links. Ja jūs uz tā uzklišināt, ja,
vienmēr pārbaudiet, vai sakrīt, pārlieciniet, ja, vai sakrīt mājaslapas adrese ar mājaslapu. Ja. Un tad vēl arī variet pārbaudīt šeit certifikātu. Ja, uzspiežot, ja tātad jūs esat pieslēdziet esmekredīt.lv, uztur akciju sabiedrību for finance. Ja. Man patīties sīkāku informāciju, ja. Skatīt certifikātu, ja, viss kārtībā, strādājam, viss ir godīgi. Ja, mazums, tur ārā ir daudz krāpnieku, ja. Drošība pirmajā vietā. Nu, paldies jums, ka klausījāties. Un Esmes kredīt bija pirmais ātro kredītu sniedzējs Latvijā. Un tāds arī ir tagad. Nu, cerams, ka aizņemsieties atbildīgi un nav pareizās kompānijas.